Kā saka rīdzinieki, dzīvot, pārvaldīt un atjaunot Eižena Laubes mājas ir gods, privilēģija un atbildība. Viņš Jugendstila Rīgai sniedzis tās vienreizējo latvisko raksturu, kas galvaspilsētu pārliecinoši ierakstījis pasaules kartē kā Art Nouveau laikmeta liecību. Izstādes mērķis ir iepazīstināt rīdziniekus ar ievērojamām un jau atjaunotām izcilā arhitekta Eižena Laubes radītajām ēkām, kā arī iedvesmot citus Eižena Laubes namu saimniekus atjaunot ēkas un dot tām otru mūžu. Foto un video izstādē apkopotas arhitekta Eižena Laubes daudzdzīvokļu ēkas, kas pēdējos gados piedzīvojušas atjaunošanu, un tādā veidā ēkām tiek būtiski paildzināts mūžs. 20. gadsimta sākumā, kad uzplauka un nostabilizējās Rīgas arhitektūras skola, pēc Jāņa Friedriha Blaumaņa un Konstantīna Pēkšana aktīvu radošu darbību uzsāka jau trešā latviešu profesionālo arhitektu paudze ar Eiženu Laubi priekšgalā. Cits citu strauji nomainīja arhitektūras stili un mākslinieciski stilistiskie novirzieni. Gadsimta sākumā eklektismu nomainīja Jugendstils, 20. gados attīstījās funkcionālisms, bet 30. gados paralēli tam arī neoeklektisms. Eižens Laube vienmēr bija šo stilistisko peripetiju centrā. Viņš deva pamatīgu ieguldījumu notikumu attīstības gaitā gan kā arhitekts praktiķis, gan teorētiķis, gan arī pedagogs. Pēc viņa projektiem Rīgā vien uzcelts, pārbūvēts vai rekonstruēts vairāk nekā 200 ēku, tostarp arī 80 daudzstāvu mūra namu jaunbūvju. Pats nozīmīgākais meistara atstātajā mantojumā tomēr ir viņa celtnes. Pirmie Eižena Laubes darbi tapa Konstantīna Pēkšana būvbirojā. To ir vismaz pusdūcis un visi augstākās raudzes arhitektūras pieminekļi. Arhitekts Eižens Laube 1908. gadā teicis: Pateicoties mūsu senlaiku lietu krājumiem, mums latviešiem ir dot iespēju nogremdēties mūsu senču garā, un jo vairāk mēs to darīsim, jo vairāk vecais gars atjaunosies iekš mums un atjaunotā spēcīgā veidā pārņems katru no mums un visu mūsu dzīvi, mūsu darbus. Tad arī mūsu būvs izrādīs raksturu, kas būs pilnīgi patstāvīgs latvisks. Tomēr, kā sakām mēs latvieši, labāk vienu reizi redzēt nekā 100 reizes dzirdēt. Aicinām doties Rīgas ielās un savām acīm apskatīt Jugendstila pērles.